12. martā Robežos tika pielikts punkts folkreizes ziemas kausam. 2 mēnešu laikā tas priecējas ar negaidītiem notikumu pavērsieniem, un arī te nezināmo bija pārāk daudz. Kaut vai jautājums, kurš kļūs par ziemas kausu uzvarētāju. Likmes tika liktas kā uz Jānu Nikelu, tā arī uz Agri Bahmani. Diemžēl Bahmanis nespēja aprast ar trasi. Jau priekšvilcienos starināts Kupenes, kādēļ nodrošināts starts pēdējās iespējas braucienā. Tur parādīts blāvs sniegums, kas nozīmē, ka finālā netikt vēl vairāk, ne tikai cerētais zelts vējā, bet arī sudraba medaļa. Bahmane pasludināja par 3. labāko šī ziemas folkreisā. Kaut kā beigās nesanāca. Jā, nevar vienmēr tā. Ir daudz cilvēku. Es vispār no sākuma jau jūtu, ka kaut kā nebija šodien man diena, kaut kā grūti bija pabraukt un it kā mašīna negāja. Man bija doma, ka es iebraukšu 5. Nu jā, bet interesanti tas, ka ziemas kausa statistika tāda, ka Jānis Nikels vispār vienu reizi tikai uzbrauc uz piedestālu. Domāju, kad mēs neviens neesam vinnējuši. Tieši tā, ar ko tu skaidro, ka tādā gadījumā jūs tik augstu apdīvi noturējāties līdz pēdējiem posmam un Jānis pat uzvarēja? Nu, vienkārši veiksmi, es domāju. Laikam, ka tā konkurence arī mētā tos rezultātus uz augšu uz leju. Šodien pat baltais Široks, it kā no malas mašīna pat negāja, tur uz 3 cilindriem un skaties, priekšbraucienos visur pirmais. Bahmani pieminēto auto stūrēja Agris Kalvišs. Šoziem debitējošais sportists rādīja neticamu sniegumu un ar pietiekamu lielu atrāvienu uzvarēja visos savas grupas priekšbraucienos. Tas nozīmē, ka finālā pozīcija no pirmās starta rindas ir nodrošināta un vajag tikai to veiksmīgi noturēt. Ar šādu mērķi Kalvišs aizvadīja finālu. Pirmajā līkumā viņš ierindojās 2. vietā un šajā pašā pozīcijā arī finišēja. Cenšamies katru reizi ar vienu vairāk. Tā pieredze arī krājās. 3. sacensība un visu laiku ir tomēr kāpts uz augšu. Tas rada pašiem pārliecību, ka var pabraukt. Es saprotu, ka īstenībā uz šo sacensību knapi vispār paspējāt. Jā, mašīna vakardien bija izjaukta. Pēdējās nakts laikā tas viss salikts. 2 stundas praktiski gulēts. Jūs ar Raimondu cītīgi dalījāt šo 2. pozīciju. Redzēja viņu kontrolēja, brauc vienkārši līdz galam? Nu, šur tur redzēja, ka pietuvojās, bet beigām atkal skatīt, ka brīvāks. Pirmā vieta saķert tāpat. Izskatījās, ka nevarēs. Mēģināja cik iet, Šajā gadījumā 2. vieta nav zaudējums. Nē, tiešām nē. Tam jāpiekrīt. Zaudēts taču Laurim Vidžim, kura braušanas pieredze sākas no kartingiem, turpinājās ar autošoseju un noslēdzās ar amatieru sacīkstēm. Vidžs priekšbraucienos bija tikpat veiksmīgs kā Kalvišs, savā grupā pārspējot visus, un finālā Vidžim 1. vieta rokā bija jau pirmajos metros. Pārliecinoši to nosargājot, Lauris folkreisā sasniedz 2. uzvaru pēc kārtas. Tas viņam ļāva kļūt par 2. labāko šī zemes folkreisā. Gandarījums ir? Es pirms tam nebiju ilgi braucis. Tagad beigās iebraucos un aizgāju, viss kā vajag. Principā tu nāc no kartinga vai kartinga pieredze, kur viss ir pa savus asfaltu lielākoties un ar ļoti lielu saķeri, vai viņi tev kaut ko ziemā dod, kur visu laiku slīd? Dod, jo nav jau tikai labi saķeri ar kartingu, ir arī lietas sacensības, kur arī diezgan slīdens ir un ir ko pastāvēt. Folkreis ir iepaticējis tagad, es ziemas sezonu pilnu nobrauc, gandrīz ir? Protams, daudz interesantāk nekā, pieņemsim, standarta auto, jo vismaz kopā brauc cīņa ir. Arī bleķētais? Nekas, bleķis jau vienmēr iztaisnā. Ko vasarā? Turpināšu. Nikels tikko izteica mājienas, ka viņš ir gatavs braukt arī pēc vasaras kausa. Tu viņam esi gatavs patraucēt? Protams, mēģināšu. Intervijā ar Kalvišu pieminētais Raimonds Bergmanis ir 3. vietas ieguvējs šajā sacīkstē. Dažbrīd nonākot uzbrukuma pozīcijās Kalvišam, tomēr tika nolēmts neiekulties pārgalvīgos atzīšanas manevros. Kā nekā turpat Bergmanim aizmugurē braucošais Ainārs Bogdanovičs, taču savu 4. vietu finālā paspēlēja cīņā ar Sandu Džeriņu, apmetot kūleni. Tātad Bergmaņa apdomība ļāva viņam kāpt uz piedestāli. Pirms pāris nedēļām mēs tev sveicām ar 1. piedestālu, tagad jau atkal 3. Kas tad notiek? Jācenšas priekš tik. Cenšamies. Galvenais, lai tehnika iet. Kur veidojas rezultāts, jo tomēr no gandrīz 40 dalībniekiem tik līdz 3 un 2 reizes pēc kārtas, un tā nevar būt sakritība. Arī veiksmi, domāju. Mašīna nelūst. Prasme arī uzlabot. Kā tu nav? Ja jau ziemas sezona tik spilgti tiek noslēgta, tad vasarā varbūt ir vērts sākt jau klauvēt ar līderu 3. turtiņā. Jāmēģina būs, jābūt 2 mašīna kolēģi, lai nav jādala, jo mēs diezgan līdzīgi braucam. Tad kolektīvā tātad būs vēl papildinājums tehniskais.
Nu, cerēsim, jā. Vienlīdz ātri alaži bijuši vēl 2 vienas mašīnas dalītāji. Dāvis Tobijas ar Elīsu Tukaļski, diemžēl pēdējais, rādīja pārāk necilu sniegumu dažbrīd pašu kļūdu dēļ, atdodot pozīcijas sāncenšiem. Šādi iespēja braukt finālā nopelnīja Elīsu pārinieks Tobijas. Diemžēl finālā no starta viņš aizboja kā pēdējais, un cenšoties ko atgūt, aizķēra iekšmalas norobežojumu un nolauza riteni. Nekas. Starp junioriem Tobijas šoziem labākais. Sīva cīņa bija. Iemācījos to, ka barā. Kā barā braukt, nekad nebija braucis man mašīna barā. Domāju, ka bija labi. Tomēr tā, ka baigi atšķirās kroskārts un kartings, kas tev ir pirms tam un tagad salona mašīna. Tur jau varbūt, ka vēl smalkāk kā barā braukšana ar visiem atvērtajiem riteņiem un visu. Kartingi atkal visi tur baigi ar sāniem grūstās, kroskārtā tikai tas, ka ātrums lielāks ir no starta. Bet parametri mašīnai citi pavisam lielāka mašīna. Tā kā patīk vai nepatīk ar to salonu mašīnu? Interesantāk, es domāju, daudz interesantāk. Pavasaru, visu, ko par tevi runā, ko jūs darīsiet vasarā, kā izskatāt? Šovasar esmu ieplānojuši nobraukt Nezu kroskartā visu un folkries nebrauks vasarā. Protams, sacīs noslēgumā tiks sveikts visu aprunātais Jānis Nikels. Jau finālā viņš apzinājās, ka sīvākā sāncenša Bahmaņa nav blakus un uzvaras Ziemaskausā būs rokā. Tomēr braucienā, kur neviens negrib piekāpties, piedzīvojumos var ātri iekulties. Taču Nikels prāti no 7. vietas fināla pirmajos metos aizlīdīties līdz 4. vietai. Šādi par Ziemaskausa ieguvēju kļūst sportists, kurš lielāko daļu no savas punktu bagāžas krājas bez spilgtām uzvarām. Tad folkreis patiesi ir iespēja katram. Pa tām vietām pats nesaprot, kāds varbūt, kad pa vidam brauc un vienīgi varbūt, ka visi posmi nobraukt. Jā, bet konkurenti jau pārsvarā arī lielākoties nobrauc visus posmus, vienkārši tev varbūt bija stabilitāte, kaut kāda gabaliņu vairāk nekā pārējie. Jā, Bauskā dabūja atrāmēt kārtūram, diskvalificēja, tad dabūja atrāmēt. Ziemaskausa 6 posmi, kurš no viņiem ir palicis atmiņā tagad kā kvalitatīvākais, interesantākais? Bausmabīlā, kas patika, Vecpils un Brenguļi. Vienbrīd tautā runāja, ka vasarā varētu kaut ko pamainīt savā autosportista karjerā, lai uz augšu vai uz leju, kāds ir tagad plāns? Es domāju, ka paliks vēl tikpat varbūt. Skatīsies, jo uz krosu vēl pagaidām neiešu. Jā, tev Ziemaskauss ir vajag vasarskaus. Varētu tā mēģināt. Tātad vēlreiz finālā robežos pirmais Vidžis, seko Kalvišs, Bergmanis, Nikels, Džeriņš un Bogdanovičs.